Latvijā ir reģistrēta 100 000 bezdarbnieku. Taču pēdējā laikā darba devēju un darba ņēmēju vērtējums par esošo situāciju kardināli atšķiras. Darba devēji apgalvo, ka atrast kvalificētus un galvenais strādāt gribošus cilvēkus esot ļoti grūti. Taču bezdarbnieki uzskata, ka atrast labu darba vietu ir ļoti grūti. Turklāt ilgstošs bezdarbs liekot zaudēt ticību saviem spēkiem. Kuldīgā Elīna Doļģe ir atradusi stāstu, kur tieši uzdrīkstēšanās ticēt saviem spēkiem Selgai Briedei ir palīdzējusi atrast savu sapņu darbu. Aktīvākais ir rīta posms. Tā mums ir brokasts, tad pēc brokastīm ir atkal jāmazgā trauki, jāmazgā telpas, jāuzkop mitra, uzkopšana puteļi. Man patīk bērnu, man mamma bija arī bērndārza audzinātāja. Teiksim, neliels sapnīts piepildījies, kas man šeit nonāks. Pagājušā gada septembrī Selga uzsāka savas darba gaitas Kuldīgas bērndārzā Ābelīte. Eiropas sociālo fondu projektā Algotie pagaidu sabiedriskie darbi Selga nostrādāja 1,5 mēnesi, līdz kļuva par pastāvīgu bērndārza darbinieku, skolotāju palīgu jeb mīļi sauktu auklīti. Reiz pēc augstskolas beigšanas man piedzima bērniņš, un līdz ar to neuzsāku darba gaitas. Tad iznāca tā, ka mēs pārcēlamies uz Kuldīgu, un tad šeit nebija vajadzīgs to brīdi. Tā tas arī palika. Es sāku strādāt tikai, ka otrs bērns aizgāja bērndārzā, ka bija pusotru gadu, man liekas, ka pieņēma bērns vai 2-gadīgi. Un tad es sāku strādāt. Selgai ir filologa izglītība, taču darba gaitas viņa uzsāka vietējā laikraksta reklāmas nodaļā, kur nostrādāja 11 gadus. Un tad vienkārši nāca tā krīze, un tad arī bija grūtāk man veikt savus darba pienākumus, lai es savāku noteikti naudas summu, lai būtu tā vieta atmaksātos šeit Kuldīgā. Vispār ir grūti Kuldīgā atrast darbu? Man liekas, ka ir grūti. Visiem cilvēkiem, man liekas, gan jauniem, gan arī vecākiem cilvēkiem. Kādu laiku biju bezdarbniekos, bet es biju arī pieteikusies uz to algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem pašvaldībās. Man liekas, kāds gads jau bija pagājis, un tad septembra vidū man zvanīja no Nodarbinātības valsts aģentūras un piedāvāja, ka ir tāda iespēja. Es, protams, piekritu, un uzreiz nākošā dienā jau uzsāku jau darbu. Auklītes pienākums ir gan bērniņu aprūpēšana un saģērbšana, gan arī telpu sakopšanas un trauku mazgāšanas darbi. Un, kā stāsta Selga, visaktīvāk mazie jāuzpasē katru dienu ģērbjoties āra pastaigām un pusdienas laika gulēšanai. Darbs patīk, tad jau nekas nav grūti. Neliekās nekas grūts. Visu laiku tādā kustībā. Laiks tik ātri paiet. Nemaz nejūt, kā diena pagājas jau. Visu laiku ir ko darīt ar bērniem. Viņi kādu dienu savādāk un nekas neatkārtojās. Katreiz kaut kas cits notiek. Bērndārza vadītāja atzīst, ka pagaidu sabiedrisko darbu programmā ir iepazinusi vairākus cilvēkus. Un, ja vien būtu iespēja, viņa būtu pieņēmusi darbā vairāk darbiniekus. Reāli man strādā, ko es noskatīju, kā strādā šajos pagaidu darbos skolotāju palīgs Selga, kuru es redzēju, ka viņa ļoti jauki pret bērniem izturas un ļoti jauks cilvēks ir un čakla. Vajadzība bija pēc skolotāju palīga, un es viņu pieņēmu darbā. Un esmu ļoti, ļoti apmierināta, jo viņai tiešām var uzticēt bērnus jebkurā brīdī, un vecāki ir apmierināti, un bērni ir ļoti apmierināti. Selga pati atzīst, ka šobrīd jūtas ļoti stabili un labi, taču tā nav bijis vienmēr. Bezdarbnieka status viņai bija 4 gadus. Tiesa šajā laikā Selga izmantoja Nodarbinātības valsts aģentūras kursus, kuros apguva dažādas prasmes. Taču neskatoties uz dažādajām iespējām, ko var izmantot, brīdis, kad paliec bez darba, ir psiholoģiski grūts. Pats uzskatīju, ka es neesmu tik zinoši, lai es sev varētu piedāvāt dažādākās profesijās. Arī Kuldīgas novada pašvaldības projektu koordinējošā eksperte Inga Šķēle atzīst, īpaši grūti bezdarba situāciju pārdzīvo introverti cilvēki.
Tieši Ingas pārziņā ir pārunas ar katru bezdarbnieku, lai atrastu viņam vispiemērotāko darba vietu. Ar algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem mums ir iespēja iesaistīt šos ilgstošos bezdarbniekus, kurus kaut kādu zināmu laiku ir zaudējuši darbu, un palīdzēt viņiem gūt tās iemaņas, uzturēt iemaņas, piedāvājot tādas pagaidu darbus, kuldīgas naudas iestādēs, biedrībās, un līdz ar to viņi var vēl būt tajā apritē un sākt un strādāt vēl, kā arī gūt jaunu pieredzi. Viņa atzīst, ka reģionos ir grūtības ar darba vietām. Šobrīd Latvijā reģistrēti 107 000 bezdarbnieku. Viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgas reģionā, kur sasniedz 6,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Lauku reģionos šis skaitlis ir 2 un vairāk reizes lielāks. Kurzemes reģionā 12%, Latgales reģionā pat 21,4%. Reģionā jau ir grūtāk, cilvēki tās vēlmes ir strādāt, bet tās darba vietas nav, netiek piedāvāts viņas tik daudz, un varbūt, ja ir piedāvāts, tad tās varbūt ir tādas, kurš katrs cilvēks varbūt arī nebūtu gatavs un nevar pastrādāt. Tādēļ algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā cilvēkiem, kuriem ir dažādas iemaņas vai izglītība, ir iespēja strādāt ne tikai fiziskus uzkopšanas darbus, bet arī radošus darbus. Arī Ārija atzīst, ka programma dod iespēju apgūt jaunas prasmes. Es esmu tā kā sevi atklājusi no jauna, ko es biju aizmirsusi kādreiz skolas laikā un arī, pa dzīvi. Ārija darbojas Kuldīgas sociālā dienesta dienas centrā, kurā cilvēkiem ar invaliditāti palīdz radošajās nodarbībās. Kopīgi gan zīmē, gan veido. Darbiņa rokām, radoši, jā, mēs viss radoši darām, jā. Kā jūs pats nonācāt šajā programmā? Bija tā, kad man piedāvāja šo projektu no bezdarbniekiem. Es ilgāku laiku biju bezdarbniekos, un pirms tam es ļoti ilgi nostrādāju vienā profesijā. Es biju konduktore, un veselības dēļ es dabūju pārtraukt šo darbu. Es esmu ļoti apmierināta, mums ir jautri šeit. Labi. Tāds gandarījums ir par savu darbu? Ļoti liels gandarījums. Es ļoti pacelātu sevi mājās ar prieku, jo es esmu ar cilvēkiem tikusies, aprunājusies, labi pastrādājuši un paslavējusi viņus. Mēs tiekamies atkal. Viss ir kārtībā. Šī programma jau mums darbojas jau ilgāku laiku, un tā ir iespēja gan šiem cilvēkiem, kas iesaistās programmā, darīt kaut ko citu, ne tikai apkārtnes sakopšanā, gan arī mūsu tiem cilvēkiem, kas apmeklē dienas centru, interesanti pavadīt laiku un iemācīties ļoti daudz kaut ko jaunu un interesantu. Kopš pagājušā gada sākuma Nodarbinātības valsts aģentūra ir uzsākusi Eiropas sociālo fondu projektu Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās. To ir izmantojuši gandrīz 34 000 bezdarbnieku. Programma turpināsies līdz 2014. gada 30. jūnijam. Algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem var pieteikties bezdarbnieks, kas ir 6 mēnešu uzskaitē un kurš nesaņem bezdarbnieku pabalstu. Un tātad tie ir tie pirmie noteikumi, kas ir jābūt, lai tu varētu vispār stāvēt šī rindā un lai tu varētu sākt strādāt algotos pagaidu sabiedriskos darbus. Programmas mērķis ir veicināt bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā un dod bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Kā atzīst Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles eksperte, daudziem bezdarbniekiem šie 4 mēneši algota darba ir bijis tieši tas brīdis, kas palīdzēs izdzīvot un arī psiholoģiski sapurināties. Ir tādi cilvēki, kas ir strādājuši mūsu projektā, un nav teikt, ka viņš iekārtojas tieši tādā vietā. Bet viņš ir mazliet tā kā iegājis atpakaļ tajā vidē, ka viņš ir dabūjis pastrādāt, viņam tāds tā kā tonus, un viņš sāk meklēt darbu. Un tas ir tas laiks, kad viņi darba devēji, viņiem ir iespēja šo cilvēku pavērot. Viņi pavēro šos 4 mēnešus, viņi novērtē, ka viņš ir gana labs, un tad viņi arī piedāvā darbu viņam, jā. Arī Selga sevi labi pierādīja darbojoties pagaidu darbā. Tie bērni vienkārši viņai lipa klāt. Un viņi saprata, tāda pieauguša cilvēka pielipšana pie otra, tas ir kaut kas cits, bet bērnu pielipšana pie cilvēka, tā ir tāda patiesa. Un tas varbūt bija viens no tiem stimuliem, kas viņai deva to sajūtu, es esmu vajadzīga. Kas ir tas pats priecīgākais, kas tev šķiet strādājot dārziņā?
Nekties, ka bērns pieskrien klāt, jau vienkārši ņem un samīļo un tāpat tās bez iemesla.